LV Florbola virslīgas regulārās sezonas spēles starp vietējo Lielvārda Fatpipe un viesiem no Cēsīm Cēsu Lekrings. Pazaudē bumbu plūdums, varbūt šis baltais apģērbs nav. Parāda savu alkoņu spēku, bet arī īsmans pretuzbrukums iespēle un netrāpa vārtos. Emīls Zalps, vēl viens trauksmes. Tagad mēģina aktivizēties Mihailovskis. Robs diezgan augstasanīgi tiek ar situāciju galā un nu jau bumba ir Lielvārdas aizvārtē un piespēle vārtu priekšā. Atkal laba epizoda. Ropam neizdodas dabūt bumbiņu vārtos, viņš tur vēl grūstās uzbrukuma zonā, bet jāsteidz atpakaļ aizsardzībā. Labi domāta piespēle, bet tiek pārķerta un Lielvārdai 4-2 pretuzbrukums. Gremzi atstāja bumbu Mihailovskim, tālāk pieslēdz Gvido Grunbergu un Gvido Grunbergs met bumbu vārtos 10 sekundes pirms perioda beigām. Lielvārda atņemta. Un tagad Mihailovskis ievada pretiniekiem ātro pretuzbrukumu. Šumanis kārto metienu, izkārto metienu, bet pavisam nedaudz. Saules paskaties uz cipariem, nu tad viņš pēdējās spēlēs ir bijis noskākais. Un kas te notiek? Rudis Žukelis iestāda bumbiņu tuvajā devītniekā. Markus plūdums nav. Oskars Tutāns savā atgriešanās spēlē arī dabū punktus. Tātad, jā, teica Gvido Grunbergs. Un te metiens vārti 3-0. Sandis Mihailovskis meta bumbiņu vārtos un spēle ir ļoti. Nu, nepārsteidz, arī līdz ar to uz tablo komandai joprojām apaļa nulīte. Rezultīgam spēlētājiem ir zem. Lekringam 8. vairākums līgā. 22% realizācija, bet Niks Blumvalds mazākumā piespēle Markusam Nazārovam. Markus plūdums atvaira metienu un pacelt tiesnešu roka, būs noraidījums. Saņem sitienu pa noju, bet Svilpe klusē. Un kas ir te? Notiek te vēl viens negadījums Cēsu komandai un tas ir 4-0 Lielvārda Fatpipe. Vēl jo vairāk palielina šodienas nomināli otrajam vārtsargam Laurim Kārkliņam. Un te 1-1 jau Tutāns iziet, met bumbu vārtos skaitliskajā mazākumā 5-0. Ševskis metiens vārtu konstrukcija. Nu, ja nav, tad nav. Vai kāds tagad populārais teiciens kā itai. Nu, Lekringa gadījumā gan drīzāk nav, nevis ir. Kādā varētu mēģināt atspēlēt -5 uz rezultāta tablo. Kusiņš met un Aivis Kusiņš iemet ļoti ātri. Lielvārda realizē lielo skaitlisko vairākumu un palielina. Grunbergs, kurš būs pirmais? Grunbergs vai Gušča? Grunbergs apspēlē viņš Aleksi un piespēl uz vārtu priekšu, bet nolas situāciju. Robs uz vārtu priekšu un Emīls Eglīts vienā pieskārienā. Tomēr izdara to, ko es teicu, sarūktina Raivi Puzuli. Ir Ševskim ar kurš uzsāk uzbrukumu pa kreiso malu. Zalps metiens vārtu staps. Polis tur bumbu Lielvārdas komanda. Aivis Kusiņš izlauzīsies starp diviem, izlaužās arī starp trešo, bet nepārspēja Markusu plūdumu. Nākas. Kaut kā tā koncentrēšanās šķiet, ka ir zudus kā vienai tā otrai komandai. Un te atkal izgājiens Rops met. Puzuls atvaira, pēc tam pazaudē bumbu, bet kopā ar Aivi Kusiņu atrod, kur tad ir. Pazaudēja bumbu, Lielvārda aizskrēja un paspēja iemest vārtus uz ģērtu un pēc tam atnāca atpakaļ laukumā un vēl divi ātri vārti. Un
atkal uzvara un 3 punkti turnīra tabulā. Pēc 4 zaudējumiem, un te ir vēl viens vārtu guvums. Trauberga piespēle Tomam Rīsmanim, un Rīsmans vienus vārtus vēl spēja atspēlēt. Ar to arī šī spēle noslēdzās. Lielvārde Fatpipe izcīna uzvaru ar rezultātu 6-2, pārtrauc 4 zaudēto spēļu sēriju.